uzmini, kur es esmu. Es pat nezinu, kas ir jāpasaka un kas ir jāuzfilmē. Man šitas baigi nepadodas, es esmu kautrīgs, teica Rudolfs. Šitās ir dzirnavas, vispār šito vietu savas danči, šitās mājas. Danči, nu, tad mēs esam tik lielā darbnīcā, ka mēs varam uzlaist danci. Pasties, es esmu bijis tikai YouTube'ā un redzējis, kā tur top lakotava. Es esmu redzējis, kā top gaiss šajā te cehā. Es esmu redzējis, kā tiek krāsot un kā čalis čakarējās un nekas nenāk ārā no pistoles. Un es esmu ticis pie paša saimnieka un es esmu uzlicis gandrīz parakstu uz sienas, ko es vēl varētu izstāstīt. Šito es noteikti gribu parādīt, šitas jāredz visiem. Tas ir reāli bīstami, tā nedariet, velkot normālu apkuru ar radiatoriem. Ko es vēl esmu redzējis? Es redzējis, ka es domāju, kā viņš tā veiksmīgi pūš visu un neko nav nočakarējis. Pasties. Viss ir balts, man bija taisnība. Vēl es esmu redzējis šito te, kā viņš top. Es vispār tāds citīgs sekotājs esmu. Šeit tev, vat šitā jāsaka. Jā. Pasties, kas te ir? Tas nav manējais paraksts, bet šito es pazīstu. Mēs pieliksim kaut ko blakus, ja? Šitā. Tagad ir arī kaut kas no pampāļiem šeit, ne tikai šīs. Cik tu teici, cik tev te ir tie? Kaut kas ap 70 šobrīd. Esam cilvēkiem, esi populāri. Pat vairāk jau nevajag. Es te uzfilmēju, varēs pastīties, vai ir tikpat liels kā YouTube'ā, vai ir savādāk. Es apmēram tā iedomājos, man nav baigais pārsteigts. Šitā māksla arī īstenībā patīk. Tu kādreiz kaut ko vairāk darīji, ja? Es kādreiz bišķiņu aizrāvēs, es jau domāju, ka galvenieks tas nebūs tas, ko es darīšu. Es domāju, ka es taisīšu tetovējumus un ar to kalnīs. Ļoti interesanti. Pārmaiņas pēc arī pastīties, kā citi darbojās un vienmēr jau kaut ko jaunu atkal atrod. Iesaku visiem šitādu te ekskursiju. Vienalga kādā nozarē tu strādā, ir feini pabraukt pa malu un pastīties, ko citi dara. Tā kā tiekamies.